Jūs iespējams domājat, baron, kā tu atkal nonāci šeit, pie kārtējā rūsas izēstā cauruma? Es jums atļaušos pastāstīt. Jau labu laiku atpakaļ man labs sens paziņa vērsās pie manis ar ideju nedaudz uzfrišināt savu BMW E90. Plānā bija piekrāsot krāsas atsitumus, divās vietās sakopt rūsas burbulīšus, sapulēt lampas, sapulēt virsbūvi, vārdu sakot, uzfrišināt auto vizuāli. Viņš atbrauca no Holandes, viņam bija apmēram 1 nedēļa Latvijā. Pirmās 2 dienas auto bija citā servisā, lai savestu kārtībā visas tehniskās lietas priekš apskates. 3. un 4. mums nesanāca pieķerties nekam, jo abiem bija darāmas citas lietas. Un tad 5. saņēmu zvanu. Jau, vari samitināt slieksni? Man tikko tehniskajā apskatē izbakstīja caurumu. Tajā brīdī man bija 8 stundas laika, lai aizmetinātu caurumu slieksnī, par kuru man nebija nekāda skaidrība. Cik viņš ir liels un cik nopietna ir situācija. Viss, ko es zināju, ka ir caurums un pēc 8 stundām viņam ar jaunu skati ir plānots braukt atpakaļ uz Holandi. Laika atskaite sākas tagad. Ierodoties garāžā, pirmais, kas bija jāizdara, jāsatīra garāža un jādabū ārā Hyundai. Tu mani redzi katru dienu, es tev vēbu, un katru rindiņu es spriedzinu ar smāru sejas, un mani Kad Hyundai bija ārā, tika iedzīts 90. Joprojām nezināju, kas mani sagaida. Sākumā caurumu bija grūti atrast. Šiem modeļiem ir sliekšņu uzlikas, un Džeks tehniskajā apskatē savu darbu darīja godam. Forši, ka caurums izrādījās salīdzinoši neliels un parādījās ticība, ka paspēsim visu izdarīt laikā. Jā, tagad Rīgā tas kā pap, es būšu tagad vīna, tik smag visi zin, ka es rīmēju, lā 1, 2 un plak. Pozudova bīt un viņa politikai nīpuļi sākties kustosaši. Ops, un caurums ir 5 reizes lielāks. Ņēmu apjomu minimāli, jo visur blakus bija aizdomīgas vietas, par kurām es neko negribēju zināt. Pabrīdināju saimnieku, ka uz nākamo skati iespējams būs jāmetina sliekšņi visā garumā un ķērot pie lietas. Ar dīstas es viss pats, es viss skats par dzīvi, man pilnpats, kas dzīv. Ar tavām ziņām no manis to varu atmestīt. Un pēc tam klausīties vakarā līdz es vārdu. Mani redzi katru dienu, es tev vārdu, un katru rindiņu es spriedzinu ar smāru sejas. Un mani cilvēki jau sen mani gaida. Iesāku griezt un sapratu, ka laikam vienkāršāk būs uzreiz uzzīmēt vajadzīgo detaļu, izgatavot un tad piegriezt vajadzīgo formu slieksnī. Uzlīmēju papīra lenti un uz tās sazīmēju detaļas šeipu, pārlīmēju uz metāla un sāku veidot detaļu. Šeit nedaudz nolahojos, jo uzzīmēju pusurbumu, ko bez stacionārās urbmašīnas ir diezgan čakarīgi izveidot. Dzīves tagad kāpju skatuvis tādi, ka filigrāni plīst, to pie maika es nekad neesmu krimināls bijis. Viņi grib mani blakus, gribas vilināt džīs, tikai minimāli dzīves. Vienā naktī tādi scenāriji, tev to redzēt ir 12 dienas vērts. Džeki sildīt jau riepas vēlas, tagad redz, kā es sēžu pie galda ar 12 burniem kā dieva dēls. Nekad nelēju sviedrus lētus, katrs solis, ko veicu pēc klaipa, tev liekas dārgs. Tādēļ viņa grib uz manas miesas kāpt, bet pat tiekšā netiek to no vietas nāk. Katru dienu es tev vēbu, un katru rindiņu es spriedzinu ar smāru sejas. Un mani cilvēki jau sen mani gaida steidž. Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva reips.
Kā jau minēju, visapkārt 70% no perimetra bija rūsas skarti, tāpēc pieņēmumu lēmumu taisīt visapkārt ausis, pie kurām vēlāk piemetināt detaļu. Tu saki 60, es saku 60. Es nāk ēst, bet tu saki, ka tu ēst gribi. Ko tu zini pa desi, ja tu ņemies tikai 10 peciņas uz augšu un uz leju krāt sekciju. Viņi tikko atsūtīja erekciju, e-pasti, e-rēķini, e-besī. Gribas kaut ko reālu, taustāmu, seksīgu, svaigu. Bet darīt netīru, jā, tu man vairāk patīs tāda lecīga. Tev visi kārtībā, neviens tev nestāv pretīm. Un klāt netiek viss, kas par tevi tikai mēļo. Bet mana mēli citādi, jo mana liek tev dejo. Mēs palagostīsimies baltākiem. Nu jau var droši teikt, ka bijām pusē. Bija pagājušas apmēram 4 stundas un atlika vien pēcapstrāde. Uzlikt hermētiķi, sagruntēt, uzpūst grubuli, uzlikt atpakaļ sliekšņu, uzliku un gatavs. Saka, tev pabīdies, slēž, ka dāmai kā tev ir vajadzīgs kavalieris. Pasēdēt, viņi dzird man netveru, ko tu saki, dažreiz tikai dzird skaļi. Neķer kreņi, bet tā beņi, galvenais, lai jūties labi, sajauc galvu tam un arī beigās man. Es varu aizlikt labu vārdu aiz tavas krāvas. Tu esi ierēķināta iekš manas vakartāms. Es varu aizlikt labu vārdu aiz tavas krāvas. Tu spied uz visām manām pogām, gaidot, kad tas prāts. Ejo, es tevi labāk redzu nākamne, ejot pusnaktsīt. Es tevi glāstu un smējos, tu saki, nav man laika. Es paceļu uzacīt, tad es atbildu raiz, jā, man arī nav. Man ir šitas darbs, tevi šis tās. Tavam kaķēram tikai trūkt un nedaudz viss, kas saistīts ar mani. Lūdzu, neskrien prom, jo man ir kaut kas tāds, ko tev pretīm dod. Tu kāp uz pirkstu galiem, lūdzu skaties, kur kāju liec un pēc tam lūdzu paliec. Es jau palielījos draugiem ar tev, ka mums ir paties mīlu, mums ir attiecības, tavas proporcijas. Es palaidu garām vēl vienu svarīgu momentu. Bija vēl 2 divnieki par izplūdušu gaismas kulli. No rīta, izvērtējot lukturu stāvokli, secinājām 2 lietas. Reflektors ir labs un vienai no lampām spuldzīte nestāv īsti pareizi vietā. Bet divnieki bija par abām lampām, tātad krita aizdomas uz stikliņiem, kas bija diezgan briesmīgā stāvoklī. Pulkstenis bija jau 6:30, kas nozīmē, mums bija tikai 30 minūtes, lai savestu kārtībā lampas, jo stunda jāpavada ceļā līdz tuvākajai tehniskās apskates stacijai, kas ir vaļā. Mēs paspējām uzslīpēt un nolakot lukturus, bet rezultāts bija tik briesmīgs, ka tehniskās apskates onkuļi smējās un jautāja, vai mēs lukturus ar eļļu ieziedām. Lieki piebilst, ka skati mums neizdevās iziet, un Laurim nācās atlikt braucienu. Nākamajā dienā, agri no rīta, cēlāmies un braucām atpakaļ uz garāžu un slīpējām lakas citronu, nopulējām lampas, un rezultāts bija ļoti ok. Lukturi bija vēl jāpieregulē, par ko paldies Brāčkam, kas sestdienas rītā izručīja un beigās skati dabujām. Vilson, ja tu šo skaties, neatliec vairāk skati uz pēdējo brīdi. Bija fun un reizēm vajag šādus izaicinājumus, lai būtu ko atcerēties. Bet arī tas vēl nav viss. Kad ar Behu biju ticis galā, tā sajūta, ka dabū apskatu kādai mašīnai ir fantastiska. Tas mani iedvesmoja uzreiz ķerties klāt Hyundai. Tīšu tevi tā kā vāk, tavi vāk. Man vienu iekšā, otru ārā. Tu man māci, nezinot, kā man ir labāk. Tavi stāsti ir uz pustu. Ķēros atpakaļ klāt pie pēdējiem metināšanas darbiem. Sāku veidot pēdējo trūkstošo detaļu. Bet visi zin, ka lokanāki arī dabū stīvo, dabū mīksto, dabū taisno piedevām. Detaļa bija gatava un varēja ķerties pie metināšanas. Es jokoju, nākat atpakaļ tagad, mēs gan jau paprats kaut ko arī sarunāt varam, bet tik soli un soli, kā te būt skolpācan. Tikko filmēju un sapratu, ka laikam esmu diezgan daudz palaidis garām. Principā gribēju ātri parādīt, kas tad ir sadarīts. Kur es augšā uztaisījis virs galvas ātro pannu. Sanāca dabūt tādu diezgan foršu materiālu. Iekš tādas pagaidu pannas. Tad, reku jūs jau redzējāt tikko
tikko iemetināju šito te gabalu. Ko es vēl esmu izdarījis? Es esmu sagruntējis, sašpaktelējis jau rekur. Nu tur nē, bet šitien es esmu sagruntējis, sašpaktelējis. Šitien vienkārši ir sagruntēts slieksnis visā garumā. Rekur es atjaunoju arku. Principā vienkārši uzliku hermētiķi, špakteli, saslīpēju, sagruntēju. Rekur jau otrā pusē īstenībā kaut kādā brīdī pieķēros jau otrā pusē arkai. Jums arī progress jau sasmērēts ar hermētiķu. Principā vēl viena lieta. Tagad es laikam bišķi palaidīšu mašīnu lejā, lai var redzēt. Nu šitā varētu būt labi. Un te īstenībā ir vēl viena lieta, bamperam arī progress. Te bampers arī jau ir sašpaktelēts, saslīpēts. Te arī ir jāsagruntē, un tā jau būs principā gatavs krāsošanai. Bet tagad atpakaļ pie pēdējā aizmetinātā cauruma. Tāda nepaceļu trubu, kad tu zvani, es bojas stāvu. Jupiters vai Bulls, mēs ar draugiem tik esam pāris skudrus. Skrūti jau dzirdi, tas ir subs. Piln tačku un maucam mēs sklub. Piln pačku un kārtīgs vīri dums. Mēs pazūdu, filtrs ir pie lūps. Tā mašīna pati veģa mūs. Tik skaļi, bet tomēr ļoti kluss. Mam zvan un es nepaceļu ķip. Es tāds busy, karsts galva tā kā pīts. Es ir dizzy, kā šiet tā kā pīts. Piegāda rips, lēc augšā lejā kā sienāžu. Un es turos pa gabalu, paliek traks, ja ir glāzpus. Izmēr rāpus, likšos pārstīšos, kārši izlos. Bija man te pāris rokās, tagad man ir tikai uno. Nedomāju neko slikt, es kādam sapis pāris dienas. Tā kā es tev atdošu visu, lai tu aizmirstu visu, kas bijis. Un tu zini, man ir labāk nekā zinu sev pats. Esmu neparedzams tips, atkal jādara tas pat. Nav tik traki. Es to salabošu rīt vai parīt, vai nekad. Un tā mēs ejam cauri atbatām pie roka darba. Šodien lauka krūtis drēbs, recītājs zosāji. Mums ir pilnas rokas un mēs prosta loki tādi nepat. Jau 9 vakarā un progress tāds, ka viss ir sametināts. Tā man vismaz likās, bet beigās aizbraucot uz skati, jūs pēc tam redzēsiet, kas notika tālāk. Protams, jūs paši zināt. Tad mums ir labais slieksnis, tas ir sametināts un es jau sapūtu grubuli. Principā šis ir done. Kreisais spārns ir sametināts, uzlikta mastika, jāsašpaktelē, tas vēl jāizdara. Kaut kāda pēcapstrāde man vēl būs paliks vēl kaut kas. Kreisais slieksnis sametināts, arī jau ar grubuli sapūsts, tas ir done. Degvielas filtrs, gaisa truba uz turbīnu. Šis te viss jau ir vizuālais. To mēs taisīsim pēc tam. Šis caurums arī ir aizmetināts. Te ir salikts grubulis, bet mastika. Grubulis vēl jāsaliek. Kroča vēl paliek kaut kāda pēcapstrāde, bet es domāju, ka jau nākamajā video mēs iesim Hyundaiam skati. Jo principā viss ir izdarīts, paliek tīri tik cik pēcapstrāde, tad noteikti nākamajā video būs pēcapstrāde, būs apskate, cerams, ka izieta uz gadu, un tad paliks, atliks vien izdomāt, ko darīt ar vizuālajām lietiņām, un jāizdomā, pa cik mašīna tirgosies. Es bišķi pastījos SSā, un principā ir tā, ka SSā ir ļoti interesanta situācija. Ir pilns ar visādiem Hyundaiiem, ir tur pat 3,5 štukām, bet 2,4 benzīns manuālis, tur ir auduma salona, un tāda interesanta komplektācija. Tad ir pat 3 štukām 3,3 litri benzīns ar kodiem 250 zirgiem, kas ir vienkārši kaut kāds gandrīz Passat Airlines. Jūs nemaz nezināt, man bija Passat Airlines. Un kas tur vēl ir interesants? Nu tā, principā ir daudz 2-litrīgi benzīni, manuāli un tam līdzīgi, bet šāds konkrēti eksemplārs ar 2-litrīgu dīzeli, automātu, ādas salonu, kruīzu,
elektriskajiem logiem, cupholderiem un visām citām ekstrām, kas viņam nāk, īsti nav. Man liekas, ka šī ir vienkārši ideāla komplektācija tādai daily mašīnai, tāpēc es īsti nevaru izdomāt cenu. Un nezinu, es arī nesteidzos viņu pārdot, tāpēc es domāju, ka varētu būt, ka es sākuma cenu likšu, piemēram, 2,5 štukas, kas ir diezgan daudz, diezgan dārgi, bet tāpat laikā es saku, ņemot vērā visu šo te komplektāciju, nāk līdzi vēl vieni lietie diski, ir diezgan ok, visas sezonas riepas, vasarā ar viņām vēl braukt un braukt, strādā kondiška. Ir ļoti daudz visādas fiškas, kas man liekas tā kā dod ekstra pointus un man liekas jāmēģina ir ielikt pa 2,5 štukām un tad jau jāskatās, nu tirgosies, netirgosies, ja netirgosies, laidīšu lēnām cenu lejā, pats viņu pišķiņu pabraukāšu. Mašīna reāli ļoti laba, ļoti labi vadās, viss tur, nu, uz ceļa turās smuki, stingra, ļoti forši, reāli ērta mašīna. Tā kā jā, skatīsimies, vai nākamajā video iziesim skati, uztaisīsim pēcapstrādi un tiekās jau nākamreiz. Čau! Ko tu gribēji pateikt, Sasani? Vai veicas? Veiksmi man, veiksmi jums, tiekās. Tā.